Čau visiem, te Santa, un daudz no jums brīnumainā kārtā gribēja Q&A, lai gan man liekas, ka Q&A samērā garlaicīgi. Jā, un māc jau viņas tā taisa diezgan bieži, bet ja jau jūs gribējāt, tad pēta Q&A. Visu mūžu staigāt ar gumijniekiem vai augstupēžu kurpēm. Tā kā gumijniekos, ja es izteiks tagad gumijniekos, tā kā man tā baņītu kājas. Ja gumijnieki neelpo nekas. Es droši vien teikšu augstupēžu kurpes. Un Austra ar ļoti dīpu jautājumu. Ja tev būtu dot viena diena, kurā tu vari darīt jebko, ko tu vēlies, tev par neko nav jāmaksā, var ceļot laikā un vietā, ko tu darīt šajā dienā. Ja es varētu ceļot laikā un vietā, es droši vien gribētu aizceļot. Es visu vēsturi gribētu izceļot, es gribētu aizceļot līdz brīdim, kad bija dinozauri, vispār līdz brīdim, kad radās kosmos. Tā kā, nevis kosmos, bet jā, tā kā, kad ir tā lielā sprādziena teorija. Es gribētu aizceļot līdz tam brīdim un redzēt, vai tā ir, un tad kā nomira dinozauri, un tad vai tev ir puisis? Nē, man nav puisis. Ja tev būtu divi puiši, kas tevi grib dabūt sev, viens ļoti izskatīgs un raksturā tev un raksta tikai tad, kad viņam kaut ko vajadzētu no tevis, bet otrs netik izskatīgs, bet rūpējas par tevi un raksta visu laiku un zvana un ir jautrs, kur tu izvēlētos. Droši vien to, kuram nav pohuj par mani, bet kur es izvēlētos, kur es būtu kopā? Es nezinu, vai tikai es ar kādu būtu kopā, ja viņš man laiku zvanītu, rakstītu un būtu jautrs, tāpēc. Vai tev ir klavieres? Nē. Vai tu gribētu divus mazus sunīšus? Jā. Kas no pēdējo gadu populārākajiem trendiem ir tevi tracinājis? Man ļoti... Es zinu, kas man nepatīk tāds. Es nezinu, kā viņas sauc, bet es ar Austru viņas sauc par bomžjakām. Lai viņas ļoti patīk, bet man viņas riktīgi nepatīk. Tās tās bomberu džakets, manuprāt. Es nezinu, kā viņas sauc, un tās tā kā pufaiki jakas, kur visādi lietas piešūtas klāt pārst ar aļģu zaļā krāsā. Viņas pagājuši rudeni vai šoruden bija nenormāli trendīgas, bet man viņas riktīgi nepatīk. Es nezinu, kāpēc man viņas nepiesaist, man liekas, viņas ir... Kurus no latviešu youtuberiem tu skaties? Man es skatos visus, man patīk visus stalkot. Tā kā, es viņus visus nesaukšu, bet kad man tas legit skatos visus. Vai ir bijusi saskarsme ar sekotājiem, atbalstītājiem dzīvē? Kāda ir tava pozitīvākā pieredze ar to? Jā, ir. Man ir tā kā uz ielas vai kaut kur nākuši klāt cilvēki, bet samērā reti. Mums pozitīvākā. Es nezinu, tā bija tā kā vispozitīvākā, tā bija riktīgi. Tad riktīgi jauki, jo tā bija pirmā reize. Es braucu ar riteni gāju pārēju, un tā nedrīkst darīt, ir jāsum ritens. Nevis jābrauc riteni, bet brauc riteni gāju pārēju, un tad ļoti maza meitenīte pienāca tā kā man klāt un teica: Čau, Santa, es skatos tavs video, man viņi ļoti patīk, un tu esi man mīļākā youtuber, man bija tāds, man gan viss sirds izkustajā brīdī, tas bija tik ļoti piemīlīgi. Kādu mūziku tu klausies? Un kas tev patīk labāk, Messi vai Ronaldo? Es klausos ļoti daudzveidīgu mūziku. Bet tā, es nezinu, es klausos visādus Imagine Dragons, man patīk Melanie Martinez, 21 Pilots, One Republic, man patīk 90. gadu mūzika. Es īsti nestos futbolu, tāpēc es nezinu, kas ir labāks, Messi vai Ronaldo, bet es teikšu, ka Messi. Kādi cilvēki tev nepatīk? Man nepatīk tie nejaukie cilvēki, kas raksta nejaukas lietas manie video. Lai gan dažas viņas ir riktīgi smieklīgas. Tā kā man bija vlogs, kur nozaugums bija, kad atklās man slimē, kaut kas samēdzīgs, un tajā vlogā tā kā bija slima. Un tad tur daudzi komentāros man rakstīja. Un tā kā es arī ieturos, man tieši saslimus, kaut ko tam līdzīgu. Un viens zēns man uzrakstīja. Viņš uzrakstīja, es arī esmu slims ar vēzi, jo nostījos tavu video. Tas ir tik smieklīgi. Tas ir riktīgi nejauki.
Bet man likās tik nenormāli smieklīgi. Un tad es viņam atbildēju, ka tas ir labi, jo tad viņš drīz nomirs. Ok, es domāju, ka tas būs vlis šim Q&A. Grammar. Es centos atbildēt uz tādiem jautājumiem, uz kuriem jau es neesmu atbildējusi. Atvainojos, ja es neatļauju tavu jautājumu, jo varbūt viņi pēc tam un sapratām, bet jebkurā gadījumā, ja tev patīk, spied like un abonē manu kanālu un piesako man bušbēbī Instagramā, ja tu gribi uzdot, ja tu gribi, tā ka man, ja tu arī gribi uzdot man jautājumu, tā kā es taisīšu nākamā Q&A. Jā. Un paldies, ka skatījāties, jūs esat labākie, lai jums forši bija laiks, lai jums jauki iet. Tā.